Labdien, godātie deputāti un speciālisti. Sāksim decembra mēneša attīstības komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā izsūtīts tika viens jautājums. Vai varam balsot par darba kārtību vai kādi jautājumi? Par, pret, atturās, vienbalsīgi darba kārtība pieņemti. Līdz ar to pirmais un vienīgais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos numur 14 Saldus novada pašvaldības nolikums virzību publicēšanai mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un lēmumu projektu juridisko pusi lūkšu izklāstīt administratīvās nodaļas vadītājiem Valdim Dīriņam. Lūdzu. Labs rīts visiem. Kā komitejas priekšsēdētājs, tātad jūs iepazīstināja ar sagatavoto lēmumu projektu. Runa iet par Saldus novada pašvaldības galveno darba dokumentu, kas nosaka visa novada uzbūvi un, tā darbības struktūrālo sistēmu. Grozījumi pašvaldības nolikumā tiek plānoti jau saistībā ar nākamā gada 2026. gada pašvaldības organizatorisko darbu. Gatavojot lēmumu projektu izklāstošajā daļā, esmu apmēram uzrakstījis, kad ir 2 vai 3 iniciatīvas, kāpēc mēs grozam saistošos noteikumus. Tā izskaitā paskaidrojumā arī atbilstoši, kāpēc tieši šādas grozījumu daļas. Un tā, pašu saistošo noteikumu priekšlikumi, ko lūkšu izskatīt attīstības komitejas deputātiem, pamatā saistās ar 3 lielām lietām. Saistošo noteikumu pirmais punkts tātad paredz ar nākamo gadu likvidēt pašvaldības iestādi Saldus pilsētas pārvaldi. Tajā pat laikā šo pārvaldes līdz šim lielākā daļa tehnisko apkalpošanu vai darba apjoma darīšanu pārņems pašvaldības centrālā pārvalde, izveidojot vēl vienu inženiertehnisko vai infrastruktūras nodaļu. Tātad minētajā gadījumā piedāvāts strādāt būs nākamā infrastruktūras nodaļā tiem darbiniekiem, kas šodien veids. Lai jūs saprastu, tātad namiķi, māju apsaimniekotāji, sētnieki, pļāvēji, tie, kas atbild par skaistumu ziediem, arboristi un šām līdzīgas lietas. Lūk, tas ir tas liels neredzamo cilvēku darbs, kas padara mūsu Saldus pilsētu tādu un tikpat labu un skaistu, kā viņa ir patreiz. Otrs liels grozījums izklāstošajā daļā es jums norādīju, ka tas vairāk veicināja pašvaldības domāšanu no mūsu darbības uzraugošās ministrijas vēstuli, kas tikusi adresēta pilnīgi visām pašvaldībām valstī, un runa iet tikai un konkrēti par izpildu direktora vietniekiem. Sākās informatīvais materiāls par to, ka ministrija ir norādījusi savu apgaides vēstulē, kad Saeimas juridiskais birojs un kancelējas juridiskais birojs ir norādījis, kad pašvaldības likumā noteiktais terminētais līgums, uz ko slēgtu pašvaldības darba līgumu, attiecās tikai uz izpildu direktoru. Uz izpildu direktoru vietniekiem viņi uzskata, ka terminētais līgums līdz 5 gadiem neatiecas, lai gan likums nosaka amata kandidātiem izvirzītās pretenzijas un prasības, kas arī attiecās vienlīdzīgi gan uz izpildu direktoru, gan izpildu direktoru vietniekiem. Tas paliek nemainīgs, bet termiņš no 5 gadu termiņu tiek pārvērsts par beztermiņu, tā kā to nosaka līgumu, kur nav terminēta līguma. Un vienlaicīgi ar nākamo gadu ir paredzēts, ka turpmāk Saldus novada pašvaldībā būs viens izpildu direktora vietnieks esošo 2 vietā. Līdz ar to
tīri juridiski un tehniski grozījumos saistošos noteikumos, kas jums ir piedāvāti skatīšanai, ir tātad tehniski noformēts šis jautājums par to, ka turpmāk būs viens izpilddirektors, svītroti esošā nolikuma pirmā izpilddirektora vietnieka un otrā izpilddirektora vietnieka darba pilnvaras un kompetence. Tas viss ir apvienots vienā turpmākā lēmuma punktā. Un vēl viens punkts, kas attiecās uz domas priekšsēdētājas trešo vietnieci, izvērtējot tiesisko regulējumu, arī turpmāk domas priekšsēdētāja trešai vietniecei tiks dots tādas pašas tiesības kā esošajiem, teiksim tā, pirmajiem diviem vietniekiem aizvietot domas priekšsēdētāju viņu attaisnotas prombūves laikā. Tas ir slimība, komandējums, atvaļinājums. Tātad mūsu regula jau iepriekš paredz, ka domas priekšsēdētāji vietnieki aizvieto domas priekšsēdētāju viens pēc otra, noteiktā secībā. Tad lūk, arī trešajam vietniekam tiks dotas šādas aizvietojuma tiesības. Un pats galvenais, lai vizuāli vai struktūrāli cilvēki varētu izsekot līdz, kā tad izskatīsies pašvaldības struktūra ar nākamā gada janvāri. Ir pilnveidota struktūrālā schēma, kurā jau ir izdarīti tie grozījumi vai labojumi, par ko es patās ziņoju. Paldies! Jā, paldies, Valdis. Kolēģi, ja nav iebildumi, es personīgi esmu lūdzu šodien arī šī lēmuma projekta praktisko pusi mazliet vairāk arī izklāstīt pašvaldības izpilddirektorai Nelijai Klinbergai, ja nav iebildumi, tīri pašu praktisko pusi. Paldies, Valdi. Jā, paldies. Tad jautājumi, ja būs, tad pēc tam arī pa blokiem varēsim arī. Labdien, cienījamie skatītāji un klātesošie. Tātad, jā, šis ir darbs, kas ir veikts manā pirmā darba mēnesī. Jau iepazīstinot savu kandidatūru izvērtēšanā, es jau tajā minēju varbūt dažas skices, kuras atsevišķi deputāti bija dzirdējuši. Mans redzējums par pārvaldības struktūru Sauldes pašvaldībā. Un šobrīd tātad es varbūt paskaidrošu, kā tas ir viss veidojies un kas ar to ir atrisināts vai varbūt savā ziņā es ļoti ceru, ka uzlabots. Tātad divi vietnieki amati tika veidot, manuprāt, cik es esmu interesējusies par to laiku, kad tika apvienots divi novadi. Brocēnu un Sauldes, līdz ar to tika izveidot praktiski divi izpilddirektori vietnieki. Šobrīd, kā jūs dzirdējat, šajā apkārt rakstu vēstulē, ko norāda ministrija, ir norādīts uz vienu vietnieku tā kā esamību. Tātad, līdz ar to pārskatot struktūru, ņemot vērā to, ko esmu sadzirdējis arī no deputātiem, primāri es uzskatu, ka ir jāvēlt lielu uzmanību arī mūsu lauku teritorijām, tas ir pārvaldēm, pārvaldes teritorijā esošajām arī iestādēm, tā skaitā skolām, kultūras namiem, bērndārziem. Līdz ar to, kā jūs redzat šajā struktūrā, šī vietnieka viena no galvenajām kompetencēm ir tieši šī lauku teritoriju pārvaldība ar iestādēm. Un pilsētas, ja ir jau runa par Sauldes pilsētas pārvaldi, tad ir izveidot šī infrastruktūras nodaļa. Un kāpēc? Arī jūsu sarunās es esmu sadzirdējusi, ka mums ir ļoti svarīgi attīstīt digitālo infrastruktūru, tā skaitā, redzot nākotnē šī mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu ikdienā, tas prasīs drusīt mainīt, varbūt arī un uzlabot noteikti šādu digitālās infrastruktūras darbības plānošanu nākotnes vīzijās. Tāpat arī loģistika un viselementārākā ceļu infrastruktūra, kas ir ļoti būtiski ne tikai Sauldes pārvaldē, bet kopumā visā teritorijā. Es redzēju, ka šāda nodaļa var nest ļoti labu pienesumu pārvaldībā visā teritorijā, un, manuprāt, viņai ir visciešākā sadarbība nākotnē, un arī tagad tam būtu jābūt ar attīstības nodaļu, kas realizē projekts, un viņām būtu cieši jāstrādā kopā. Ejot tālāk, varbūt nākotnē ir divu šo nodaļu apvienojums iespējams, bet tā ir tāda vīzija nākotnē, tas nav šajā projektā, ko jūs redzat. Un tā tad izpilddirektori tiešām
pakļautībā arī pārnāk šīs te divas pilsētas tātad aģentūras, turismu, kultūras un turisma informācijas aģentūra, piedošana, bet iestādes un mūzikas skola un sporta skola. Tā, tā ļoti īsi, varbūt man būs vieglāk uz jautājumu atbildēt, bet es savā darbā vairāk šo akcentu gribu likt tieši uzlabot darbu pārvaldēs, vairāk redzēt šo lauku cilvēku arī teritoriālās vajadzības, un varbūt, kāpēc arī mēs veicām, vismaz pagājušajā domas sēdē, teicu, ka mēs arī no mācību iestādēm mēģinām izņemt ārā šos saimnieciskos jautājumu risināšanas variantus, noliekot tos pārvaldēs, lai skolas tiešām vairāk var veltīt savu uzmanību tieši mācību procesam un saturam, kas ir būtiski, lai skolas varētu attīstīties, nevis mēs domāt par skolas slēgšanu. Un savukārt pilsētā un novadā kopumā mēs domāt par infrastruktūras attīstību, tā skaitā šīm visām digitālām lietām, kuras es esmu jau minējusi atsevišķi sarunās. Tāds ir mans redzējums. Ja ir jautājums, tad atbildēšu. Lūdzu. Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu, jautājums sadaļa. Jā, Edvards Šmits. Jā, labdien, Edvards Šmits. Man uzreiz jautājums tāds pirmais. Vai šī te grozījuma izstrādē bija kāda darba grupa vai kāda komisija pašvaldības pie tā strādāja? Kas ir šī te lēmuma projekta autori? Jā, tad sākotnēji es balstījos jau uz tādām iestādēm, ko es esmu pārunājis ar bijušo izpilddirektoru Kristaposi. Es balstījos uz stāstiem, bet ar saturu, kā tas tika viss veidojies arī ar nodaļu vadītājiem, tā skaitā šeit klātesošo lietvedības un personāldaļas nodaļas vadītāju, ar administratīvās nodaļas vadītāju Valdu Dīriņu. Mēs esam pārunājuši arī ar Brocēnu pārvaldes vadītāju Karinu Ciesmani. Tas ir galvenās lietas. Bet tā tad vienpersonisks projekts, tas ir jūs? Nē, tas nebija vienpersonisks. Es vadīju šo grupas darbs kā tāds tāds oficiāli rīkojumi tas nebija, jā, tas bija kopā nākot, darba grupa vienkārši strādāja pie tā. Jo es domāju, ka deputātiem vietnieki bija iesaistīti darba grupas darbā. Daļēji, kas attiecās uz laukiem vairāk Karina Ciesmana. Un es, tāpēc arī ir šis termiņš dots, jā, kur deputāti, ja jūs uzskatīsiet ieteikums, ko mainīt vai atstāt, tas ir tikai priekšlikums šobrīd. Jā, ja drīkst paturpināt. Ejot caur šiem grozījumiem, es arī salīdzinot tātad grozījumu tekstu ar struktūru schēmu, man mazliet mulsināja fakts, ka līdz atvēršot tāpēc, ka tas nosināja fakts, ka izpildu direktors, tātad izpildu direktora vietnieka, kur ir aprastošā daļa, 45. pants, punkts, ja. Tur ir, ka 45.2 koordinē un plāno pašvaldības pārvaldības struktūras schēmā norādīto pāraudzībā esošo iestāžu darbu. Un, ja mēs skatāmies struktūras schēmā, tad ļoti skaidri redzams, ka izpildu direktora vietniekam ir atsevišķi nodalīts pagasta pārvaldes, un varbūt mums tieši to schēmu vajadzēja atstāt arī. Un iestādes, jā, kas ir pagasta pārvaldības. Jā. Un vēl es gribu minēt, ka šeit pat nav runa par uzvārdiem. Nē, es ne par to, es vienkārši skatos to tīri, to loģiku skatos, jo, no izpildu direktora mums iet uz leju divas virzības, tātad, cik es saprotu, tas pārējais paliek izpildu direktora pakļautībā tiešajā. Jā. Un pašvaldības tad var redzēt, ka izpildu direktora vietnieka pakļautība, tātad tiešā pakļautībā. Jā. Ir tātad lauka tātad pamatskola, no skolas un pagastu pārvaldes. Jā. Un tad mēs skatāmies, ka Brocēna pilsētas un Cieters apvienotā pārvalde ir izpildu direktora tiešā pakļautībā. Jā. Bet lasot tālāk 45 punktu, lūdzu pateikšu. 45.11. Izpildu direktora vietnieks organizē plāno vada Brocēna pilsētas Cieters pagastu apvienības pārvaldes darbu. Tad ir pretruna ar struktūru schēmu.
piekrīt, nav droši vien, ka korekcijas tajā darīts, varbūt es juridisko jautājumu. Valde, lūdzu, komentāri. Komentēt, bet es gribētu Par pateikt, saturu. ka vienlaicīgi jau Brocēnu pārvaldes vadītājs nevar būt atbildīgs par savu darbu. Manuprāt, tas ir loģiski, ka izpildu direktora pakļautībā ir pārvaldes vadītājs. Viņu nevar likt struktūras schēmā, ka viņš pats par sevi arī atbild un uzrauga. Kā to saprast? Tiešā valodā izpildu direktora, tas ir domas priekšsēdētāja trešā vienības pilnīgi pareizi formulēja domu. Likumdošana uzliek par pienākumu izpildu direktora vietniekam, darot savu darbu, ir aizliegts kontrolēt savu darbu, izpildu vai uzraudzību. Tad man varbūt stāstiet man plašāk. Tad ir paredzēts, ka izpildu direktora vietnieks būs arī Brocēnu pārvaldes vadītājs. Nevis būs, bet viņš ir. Tad mēs tikko nerunājam par personālajām. Jā, tāpēc, ka notiek vēl izvērtēšana. Uzvārdu. Patreizējā momentā mums ir 2 izpildu direktora vietnieki, un pēc patreizējās situācijas katram no izpildu direktora vietniekam neatkarīgi no tiem darbiem, ko viņi veic ar pašvaldības uzticētajām iestādēm, pakļautības formā, katrs no izpildu direktora vietniekiem vada pa pilsētas pārvaldē. Karīna vada Brocēnus, Arvis vada Saldu. Izpildu direktors vada kopumā visu administrāciju. Un šajā gadījumā, arī esošajā kārtībā, izpildu direktors kontrolē savu abu 2 izpildu vietnieku vadītās pārvaldes. Nemainās šāda veida tiesiskā attiecība. Tas nav nekas jauns, un tas ir tiesiskais regulējums, lai novērstu interešu konfliktu. Pēc tiesiskā regulējuma vienkārši pēc struktūras schēmas izstāst ļoti mulsinoši, jo sanāk, ka tas nav īsti izprotams struktūra tajā schēmā. Tad jūs minējāt, ka infrastruktūras nodaļā, tad valdes minēja, ka būs pārcelt tehniskie darbinieki. Jūsu runā bija vairāk runāts par kādu infrastruktūras nodaļu kā tādu, tad tur tiks pārcelt vēl kādi citi darbinieki? Jā, es redzu tajā tieši vairāk apvienojot varbūt, es teiktu precīzi, varbūt tos amatus no nekustamā īpašuma nodaļas plāns, kas speciālisti, kur atbild par tiešām pilsētas infrastruktūru, tas ir ielām un tiltu būvēm, un viņi apvienot būt šajā infrastruktūras nodaļā kopā ar datoru speciālistiem, ar attīstības nodaļas speciālistiem, kur ņemās un darbojas arī ar infrastruktūras jautājumiem. Tad tur ir vairāk, tur ir gan šī praktiskā daļa, ja, un ne tikai uz infrastruktūras nodaļu pārcelt šos tehnisko, tad vēl nekustamā īpašuma nodaļas pārcelt daļu nebijis, ja, bet kas apvienot tieši jautājumā infrastruktūru, tas ir gan digitālā, gan praktiskā dzīves, tāda saturiskā. To es sarēdzu, Jā. Tad kaut kā man liekas, ka tā kā tas skar arī Saldus novada pašvaldības centrālās pārvaldes nolikumu, ka komplektā ar šiem grozījumiem bija jānāk arī līdzi jau pakārtotajiem arī grozījumiem centrālās pārvaldes nolikumā, jo tajos šobrīd nav paredzēta infrastruktūras nodaļa. Infrastruktūras nodaļas nolikumam būtu bijis jābūt arī. Jā, taisnība. Šajā gadījumā man atbild būs šādi, ka tieši jūsu jaunā sasaukuma ierosinājuma laikā, no šī gada augusta, septembra, jautājumi par saistošo noteikumu izdošanu, to, ko pašvaldību likums saka, ir jānodod sabiedrības viedokļu izskaidrošanai ne mazāk kā 2 nedēļas, tiek publicēti mājaslapā, bet tieši jūsu ierosinājums bija tāds, ka nevis mēs liekam izejot no konkrētā mēneša domes sēdes. Ja? Doma bija tāda, ka konkrētā mēnesī mēs strādājam uzreiz ar visu šo 4 nedēļu ciklu, lai konkrētajā mēnesī varētu apstiprināt saistošos noteikumus. Tad, lūk, jūsu ierosinājums bija tāds, ka saistošie noteikumi par piedāvājumu ir jānāk caur atbilstošo komiteju. Atver lūdzu lēmumu projektu. Tātad,
lēmuma projekts netiek virzīts uz domes sēdi, bet iet procesālā virzībā pēc jūsu ierosinājuma ar atļauju publicēt mājaslapā ne mazāk kā 2 nedēļas. Tā ir atbilde. Nebūs nekāds iekšējais reglaments pagaidām, kamēr nedosiet atļauju. Es tomēr nepiekritīšu jūsu formulējumam, jo šis ir tīri formālā par nosacītī ieteikumu izteikšanu no sabiedrības puses, bet jebkuru dokumentu virzot uz priekšu būtu jāskatās arī komplekss vispārējo dokumentu kā konkrēti paketi, jo tas maina arī pārējos šis grozījums. Un, lai paši iedzīvotāji varētu izvērtēt šo noteikumu grozījumus, viņiem būtu jāredz arī pakārtotie dokumentu grozījumi. Tas būtu tikai normāli, organizatoriski organizēt visu kā vienotu kopumu, lai visu mēs redzam. Jo šobrīd šie grozījumi atvēlēt no pārējiem. Labi, jūs varētu teikt, ka to jūs darīsiet pēc tam, bet tas būtu jāredz jau šobrīd. Tas redz kopējais jūsu redzējums. Es piekrītu, varbūt arī šodien jūs teiktiem, bet es vadījos no tā, kāds bija iestrādes un ko es redzēju no šiem iepriekšējiem lēmumiem. Piedodiet, tāpēc nav šobrīd tas pievienots. Vai tas ir iespējams jau sagatavot, lai tomēr iedzīvotāji varētu iepazīties arī šiem kompleksiem? Varbūt, ka... Nē, mēs varam pastrādāt pie tā, vai mēs varēsim pilnībā visu sagatavot. Tā varbūt vienkārši uz šo infrastruktūras nodaļu detalizētāk sagatavot, kā pielikumu mēs varam pielikt. Es domāju, ka varbūt varam. Jo kāpēc es to jautāju, jo tomēr pie saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā ir sadaļa fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu. Šeit 2. punktā ir rakstīts, fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu netiek plānota. Tad es šo teikumu mēģinu saprast, vai šobrīd nav plānota, vai fiskālā ietekme nebūs. Kā šo teikumu varbūt var jurists izskatīt? Mēs optimizējam savā ziņā, ja taupība radot, jā. Šis punkts skaidri un gaiši nosaka. Jums ir jāatspoguļo fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu. Tātad, ja ir ietaupījums, tad jums precīzi tas ir jānorāda. Ja ir palielinājums, tas arī ir precīzi jānorāda. Šobrīd pēc šī teikuma nav skaidrs nekas, jo tāpēc arī es jautāju par tiem pārējiem nolikumiem. Ja veidojās pārējie nolikumi, tad jūs skaidri zināt, cik jūs tur būs štatu vietas. Jūs varat sarēķināt, kāda būs fiskālā ietekme uz budžetu faktisko, jo tad jūs varat izpildīt paskaidrojumu rakstu 2. punktu. Šobrīd jūs to izpildīt nevarat, kamēr jums nav kopēja aina aprakstīta. Tā ziņā bija plānota optimizācija, līdz ar to līdzekļu taupīšanu savā ziņā finansu, jā, un optimizēt palielināt darba intensitāti personāliem, kurus, teiksim, veiks nākotnes pienākums. Jā, tas nav šeit pievienots, jo arī es joprojām domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast, vai vispār jūs atbalstat šādu struktūru, konceptuāli kā deputāti, jo, ja šeit mēs nerodām kopsaucēju, tad jau tālāk tam darba procesam ir maz jēgas, ja? Bet es šobrīd darbojos katrā ziņā tajā virzienā, lai to visu saturīgi un finansiāli sakārtot uzlabot, bet savā ziņā es tā domāju. Tas viss ir skaidrs, ka ir vajadzīga līdzekļu taupīšana, to mēs visi saprotam, bet lai deputāti pieņemtu lēmumu, mums tomēr jābūt ir skaidrībai tādā brīdī. Jo šobrīd, lai mēs konceptuāli atbalstītu, mums ir jāzina skaidri dati, jo es varu savā uzņēmumā pieņemt, ka es gribu kaut ko optimizēt. Man nav nevienam tas jāpaskaidro, bet šeit tomēr tā ir pašvaldība un mums ir jālem izejot no jūsu iestādītiem faktiem. Bet šajā apspriešanas procesā var nākt arī klāt ļoti racionāli priekšlikumi, varbūt šeit nav ievērtēti pat, un droši vien, ka tā ietekme tad mainīsies finansiāli. Tad arī viņi aprēķinās, bet šī brīdī šim izejas posmam bija jābūt sarēķinām. Mēs varam to līdz domas sēdēji, kad varbūt tādu provizorisku apmēram uzlikt, jā. Tam būtu jābūt. Paldies, jā. Ivars skatos. Man arī, principā, tajā pašā virzienā bija tā kā replika par to arī. Droši vien gribētos redzēt tādu, kā saka, pilnu bildi, kad pirms viņa teik, kā priekšlikumu, kad tiek sniegts ar finansiālu efektu. Un tad te vēl viens punkts ir pie tā paskaidrojuma raksta, kas ir 5. ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēku resursiem, tad te
tad rakstīts ietekmes pašvaldības funkcijām netiek mainīta, bet tiks pārskatīts nodarbināto speciālistu resursus. Tas droši vien arī kaut kā tajā kopējā bildē būtu jāsaprot. Gan viens ir tas skaitliskais, struktūrālais, teiksim, kas mainās, otrs ir finansiālais. Ja? Tad tas iedod tādu pilnāku bildi to, lai varētu pieņemt lēmumu. Tā, ja man ir vārds, es varu vēl pāris jautājumus. Izpildirektori minēja par to, ka varam vēstuli paredzēja arī to, ka noteikti skaits izpildirektoru vietnieku, vai tā ir, vai es pārklausījos? Nav tā vēstule. Tas ir Izpildirektori minēja šādus vārdus, bet šis kungam ir taisnība. Tas ir dokumentā raksta vienskatlīgi par jebkura veida amatpersonu, bet likums vienmēr ir noteikts, ka var būt vairāks. Bet, ja izpildirektori tiešā tekstā ir pateicami, kā es ziņoju, tas bija tas pamat jautājums, kad uz nākamā gada Sauldes pašvaldības priekšlikums pāriet darbā ar vienu. Es saprotu to priekšlikumu, bet tas nav varam. Tas ir pašvaldības priekšlikums. Un tad ir jautājums, kā tas izskatās attiecībā uz domas priekšsēdētāju vietniekiem. Jo tad es saprotu, ka mums tagad vēlreiz paceļās tas jautājums, jo vienreiz jau mēs viņu skatījām pēc šīs domas sastāva apstiprināšanas, kad tika veidot tā struktūra, kas bija jūnija beigas, jūlija sākums, kad tika izveidot trešā domas priekšsēdētāja vietnieka pozīcija, bet tad viņa bija kā viņa skaitījās, tā kā neatbrīvotais vietnieks. Tad tagad, es saprotu, ka šobrīd tiek plānots nostiprināt, ka viņš ir tāds kā pastāvīgais vietnieks. Domas priekšsēdētāji vietnieki amata resursi nemainās. Mainās trešā vietnieka kompetence, ir pielīdzināta esošo divu vietnieku kompetencei, kas attiec par darba izpildījumu, rīkojumi, aizvietošana priekšnieka laikā. Vienkārši darba izpausmē tas nozīmē, ka, es jau teicu, mūsu regulējums paredz, ka katrs vietnieks domas priekšnieka aizvieto viens pēc otra. Tad līdz šim to darīja tikai, ja es atrīkstu, Raivs Zīrups un Inta Vanā. Kristīna Maslovskai šāds nebija, bet jūs man atļausiet abi vietnieki mazliet citā rakursā. Tas ir plašākā tiesiskā skaidrojumā, kā jūs zināt, jaunais pašvaldību likums paredzēja, ka no šī ir jūlija domas priekšsēdētāju vietniekiem ir jāsaņem no valsts drošības dienas piekļuves atļaus valsts noslēpumu attiecīgai kategorijai. Tad lūk, kad mēs pēc šī gada jūlija vēlēšanām sazinājāmies ar ministriju, mēs vienkārši izrunājām, precizējām, jo tas līdz šim mums valstī nav bijis. Mēs apjautājāmies, kādā veidā notiek šādi pieprasījumi. Tad gala atbilde bija tāda, ka visiem 3 vietniekiem ir jāpieprasa neatkarīgi no viņa nodarbinātības. Un tagad saliekot kopā šos vārdus kontekstā, vietnieks paliek vietnieks pēc varām skaidrojumu, neatkarīgi no tā, vai viņš ir pastāvīgi darbojošs domē, vai viņa darba vieta ir ārpus domes, bet vietnieks pēc statusa ir vietnieks, un viņam ir jābūt tieši tādām pašām kompetencēm kā esam. Tāpēc viņam tiek dotas pilnvaras turpmāk. Tad, kad uzrakstīs komandējumu domas priekšsēdētājiem, tad Kristīna var izpildīt domas priekšsēdētāju pienākumus. Paldies par sniegšanu. Jā, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Jā, Kristīna. Es tikai gribēju pateikt, ka jebkurā gadījumā šie ir saistošo noteikumu projekts, kurš tiks izsludināts, un jebkurš no mums, un tā skaitā arī es esmu ievērojis, ka es sniegšu priekšlikumus, un tas ir gan sabiedrības, gan mūsu deputātu ziņā, kāda beigās būs šie saistošie noteikumi, izmaiņas, un kā mēs pēc tam varam mainīt arī administrācijas nolikumu, jo es piekrītu valdim, ka kamēr mēs konceptuāli nepieņemam, ka šādas izmaiņas ir un tiek veidot jauna nodaļa, mēs nevaram arī tagad rakstīt šo te nolikumu, bet tajā pašā laikā, ja Nelija var viņu sagatavot kā priekšlikumu, tad es arī labprāt viņu izskatītu.
Paldies! Paldies. Ja nav jautājumu, tad no manas puses rezumē, ko es redzēju kopsaucēju. Pirmkārt, tā ir process, kas šobrīd noris ne tikai attiecībā gan uz izpildu direktoriem, bet arī attiecībā uz pilnībā visiem pašvaldības cilvēku resursu optimizācija. Bet tajā pašā laikā mans lūgums būtu arī neaizmirst tā, lai veicot šo optimizāciju, pirmkārt jau, lai pēc tam ir tāda darba nepārtrauktība un procesi notiek raiti. Un otrkārt, tas ir finanšu līdzekļu ietaupījums, par ko mēs pašvaldībai, kas būtu uzstādījums numur 1. Speciālisti strādās, gaidām ieteikumus arī ne tikai no šeit esošiem deputātiem, arī no pārējiem un no sabiedrības. Jā, lūdzu. Jā, man viens varbūt jautājums replikas sadaļā. Precizējums pie jurista, tātad, ja šo te publiskās apspriešanas, kā viņš saucās savādāk, laikā, viedokļu izteikšanas laikā tiek iesniegti priekšlikumi, viņi tiek iestrādāti saistošos noteikumus. Pieņemsim, ņemam vērā, tātad saistošo noteikumu projekts tiek grozīts, grozījuma projekts tiek izmainīts. Vai pēc tam ir vēl vienreiz vajadzīga viedokļu noskaidrošana vai nē? Nē. Tāpēc likums ir paredzējuši ne mazāk kā 2 nedēļas diskutēt sabiedrībā tieši par šo, kā ierosinājumu priekšlikumu. Sabiedrība, teiksim, var iesniegt, mēs jau rakstiskā formā, smuki jāformulē, un burtiski likums, likums, bet tad, kad mums bija mācības ministrijā par jauno pašvaldību likumu, tātad arī anotācijā pirms likums tika pieņemts, un lielam skar jautājumu, kad šie priekšlikumi, labi vai slikti, jebkurš priekšlikums tiek iekļauts paskaidrojumu rakstā, atver lūdzu 8. pēdējo sadaļu. Lūk, šeit, kur vienmēr mēs rakstām no kura līdz kuram, ne mazāk kā 2 nedēļas, un tad ir manevri iespējas. Ja ir vai nav saņemt priekšlikumu, un ja ir saņemt priekšlikumu, tad šajā teikumā parādās 1, 2, 5, cik viņi ir, un tiek uzrakstīti visi, ko iedzīvotāji vai kāds ierosinātājs ir uzrakstījis kā priekšlikumu. Es uzreiz precizēšu. Ja kā piemēram mēs runājam iepriekš iedzīvotāju padomus, pat 2 mēnešu atpakaļ skatīto jauno saistošo noteikumu, es vai minēju vai ne, bet jau norādīju, kad tur bija vairāki arī privātpersonu rakstīti iesniegumi, bet uzreiz atbildēšu. Viena privātpersona bija iesniegums kāds 5 vai 6 punktus apmēram tādiem vārdiem. Tā kā vajadzētu, tā kā derētu, tad uzreiz atbildēšu. Šāda veida iesniegumu netiek skatīt, jo tas nav priekšlikums un nav likuma burti izpildi. Un šajā gadījumā tātad konkrēti noformēts priekšlikums uzsver vēlreiz. Labs vai netik labs tiek ierakstīts saistošos noteikumos, un tad katram seko piebilde, ja, kā izpildu direktori teica, ir tiešām vietušs priekšlikums, kas ir turpmāk realizējams nākamā gadā, tiek papildināts saistošie noteikumi ar konkrēti norādīto priekšlikumu konkrētā punktā. Ja priekšlikums neatbilst saistošo noteikumu virzītāju vēlmei, viņš netiek ņemts vērā, tā arī tiek ierakstīts, viņš tiek noraidīts. Un tad, apkopojot šo visu kopsumu, uz janvāra domas sēdi ir plānots gatavot saistošo noteikumu tīraksts, kāds viņam vajadzētu iztīties gan mūsu pilnveidojumā, es domāju, deputāti un administrācijas pilnveidojumā, plus iedzīvotāju pilnveidojumā. Tad jau tika gatavots lēmums, vai deputāti atļaus izdot saistošos noteikumus vai ne. Bet ne, otrais sabiedriskā apspriešana nevajag. Jā, Ivars. Jā, man valdība precizējums tad ir par to ierosinājumu, izvērtējumu un to, kas tiek atzīti par lietišķiem vai nelietišķiem, kas to veids? Administrācija, tas ir izpildu direktora darbs. Okay, bet par to principā, tad, kad tie ierosinājumi būs un viņi tiks izvērtēti, viņi parādīsies tajā paskaidrojumā rakstā un par to mēs vēlreiz skatīsim. Tieši tā, tas jau ir tas, ko es centos pateikt. Jā, Man ir divas varbūt iebildes replikas. Es teiktu, ka šis publiskās viedokļu izteikšanas laiks ir varbūt nepārāk veiksmīgs saistībā ar Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Šīs 2 nedēļas. Vai tiešām šī laikā tas bija labāk, jo pārsvarā
Ļoti daudz cilvēku dodas atvaļinājumā. Vienmēr būs Jāņi, 11. novembris un nekad nebūs Es saprotu, ka jums ir budžets, bet jebkurā gadījumā vai tas tiešām tas 1. janvārs ir tas atskaites punkts? 5. Nu jā, 5. ka tas ir vajadzīgs to ieviest, jo tikpat labi varam to viedokļu izteikšanas laiku pacelt pēc jaunā gada, un tas būtu varbūt racionālāk, lai cilvēki. Ka tev jāsūta Ziemassvētku. Nē, tas nav attiecībā uz mani, jo cik es saprotu, saskatu riskus, jo tā kā tas tiek skar arī nekustamā īpašuma nodaļu, kas diezgan ir daudz iesaistīta tieši būvniecības procesos saistībā ar tehnisko noteikumu izsniegšanu, ka iedzīvotāji, kas ir viens no pakalpojumiem, ko iedzīvotāji saņem, viņiem būtu jāzina, vai tas būs paredzēts turpmāk nekustamā nodaļā vai šī jaunveidotajā infrastruktūras nodaļā. Tas būtu tā kā varbūt vēlams tomēr zināt. Mums ir problēma tiks veikts uz sniedz, tā kā tas šobrīd ir. Tomēr tas vēl izstrādāsies, kurš viņu būs pārēdz. Bet tas nenozīmē, ka netiks veikts pakalpojums. Nē, es par to nešaubos, ka viņš tiks veikts, lai iedzīvotāji varētu izteikt viedokli par jauno pašvaldības nolikumu sestapēm noteikti viņiem būtu arī jāzina. Kāda būs tā nākotne. Mans ierosinājums ir tomēr šo viedokļu izteikšanas laiku vai pagarināt, jo likumā ir noteikts ne mazāk par 2 nedēļām. Mēs varam pagarināt uz 3 nedēļām. Kāpēc mums jāpieturās pie minimālā laika? Mēs varam pat noteikt garāku laiku. Tās ir mūsu tiesības. Taisnība. 10. janvārs. Ja tas nezinu, kāds vēl ietekmēt ir tālāk. Tas neko nemēs, vienkārši mums, ka ir svarīgi pie jaunā budžeta sastādīšanas ņemt vērā šo ciparu, ko mēs optimizējam, lai jūs mums ievēlēt jaunā budžeta. Tas ir tas, kas var vienīgais mūs ierobežo. Līdz ar to, ja mēs zinātu laicīgi, tur viss izmaiņas ir, līdz ar to visas, ja kādas cilvēku atlaišana vai pārvietošana arī mēnesim jāpapēr, kas ilgsies. Cik pauzīt, tāpēc ir lūgums uz tam 5. janvārim. Mēs varam to izdarīt, es jums uz nākošo domas sēdi sagatavošu šo ietekmi, kaut vai teorētiski paskaidrojot savā iespējamā, uz domas sēdi, ne tikai uz komiteju. Ja? Un nezinu, kā lēms ir. Es varu jebkurā laikā vieglāk pielāgoties. Bet es uzskatu, ka to līdz 5. janvārim, ka mēs šodien pat jau esam gatavi viņu publicēt. Mums nav Jā, priekšlikums, tātad konkrēts priekšlikums šobrīd? Pagarināt viedokļu izteikšanas termiņu līdz 10. janvārim. Jā, deputāti varam nobalsot par. Bet tās ir 2 nedēļas, bet Tas ir mēnesis. Nē, nav mēnesis. Viņš precizējumā, kāda ir varbūt grafiks zināms jau janvārim, kā mums ir komitejas sēdes, domas sēdes. Es domāju, administrācija nepaspēs to izskatīt, lai šo lēmums budžetā iet. Vai varētu atvērt janvāru nākamā gada? Es mēģināšu, es jums pateikšu tik daudz, kas ir plānots manā darbā. Ja? Tātad, lūdzu, kā Švikumīgs teica, ja, šeit ir lielā Ziemassvētku nedēļas. Starp citu, ministrs kabinets jau ir pateicis, ka 2. datums, 2. janvārs ir brīvdiena, kurš būs jāatstrādā 17. Tas ir tā, lai visi zina. Tātad, šajā gadījumā 4 nedēļas domes sēde, komiteja. Precizējums domas sēde ir 4. nedēļa, 22. datums. Es jums skaidroju vēlreiz. Ziemassvētku, jeb jaunā gada brīvdiena, kuras jāstrādā šeit. Brīvdienās mēs nestrādājam. Tātad 29., 22., 20. Tas ir standarts. Jā, protams, kā jūs zināt, domas priekšētājs sasauc vainu, tātad par to darīja zināms, bet patreiz, cik es esmu runājis ar domas vadītāju, tieši šādā secībā. Bet tad, paturpinot to domu, tad jau, principā, arī 10. nav baigi pa vēlu, lai to sagatavotu. Bet es jau nevienu vārdu nesaku. Nē. Jā, arī es sapratu, no izpildirektors, ka tas nav vēl, jā. Arī būs. Viena nedēļa tālāk, tad nav tālāk. Līdz 6. jāteic, tad jau līdz 9. Līdz 9. Jau līdz 9. jā, tā darba nedēļa, lai tur pietiek vēl laiks skatīšanai. Līdz 1. un 5. jā. Tad man vēlreiz jautājums, vai attiecīgi izpildirektori, vai iespējams ir šo visu procesu veikt arī līdz šim 5. datumam?
Jo, manuprāt, būs, es stipri šaubos, vai būs ieteikumi, un es aicinātu, kā es iepriekšējā domas sēdē arī, kur deputāti izskanēja to, ka ar deputātiem šie iesniegumi ir jāsniedz, līdz ar to tas būtu jāizdara līdz Ziemassvētkiem, lai speciālisti var to darīt arī. Es esmu gatavs strādāt, es prasīšu labāk, lai varētu to izdarīt uz 5. datumam. Ja deputāti lems pagarināt, man arī tas neko nebrīdēs. Šo darbu arī darīt atbilstoši tam datumam, kā es to esmu. Un attiecībā tieši uz šo fiskālo ietekmi, vai šis 5. datums ir labāks attiecīgi pret budžetu? Šādu veidu lietu apzināti mēs patreiz rakstījām, tas ir ekonomikas jautājums, tas nav neizpildu direktora nemaz. Un ņemot vērā, kā mēs strādājam ar Daigu, šādi runājot, mums ir ļoti svarīgi, uz 5. datumu būtu svarīgi to sagatavot, jo tas budžets arī prasa laiku un iestrādes, ja tas tiek stiprināts tālāk un virsīts, tad, lai janvārī mēs tomēr budžetu apstiprinātu, tas ir arī vairs mans jautājums, tas ir saistībā ar finansu nodaļas darbu. Es struktūrāli varu to sakārtot, bet tur ir tiešām šis te nācīgums. Mēs plānojam arī. Jā, mēs jau šeit runājām par viedokļu izteikšanu līdz 5. datumam. Tāpat jau viņa sestošie noteikumi tiks apstiprināti tikai 29. janvārī. Jā, taisnība. Tad būtībā jau nemainās. Tehniski runājot, papildinot, jā, bet es jau jums uzsveru vēlreiz, ka es nesaku nevienu sliktu vārdu. Es tikai gribēju teikt, ka jo mazāk mums paliek laika uz komitejām sagatavot atbilstoši, jā, atvainojiet, ja mums visi smuki veiksmīgi procesāli veicās un mēs spējam izpildīt ar rokām, jā, darbu, tad nākamā janvāra mēneša attīstības komitejā, tā kā jūs šeit, ja jūs dosiet mums atļauju publicēt un nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai grozījumus, tad uz nākamā mēneša attīstības komiteja tiks sagatavot lūgtie pilnvērtīgie šeit noteikumi, ja būs par visiem iestrādātiem priekšlikumiem, ja, un ar lūgumu izdot attiecīgi regulu. Paldies! 22. datums, tas ir 2 nedēļas no 9. risina. Jā, ņemot vērā dzirdēto argumentāciju, es lūkšu, tātad priekšlikums bija iepriekš izskanēja pagarināt līdz 10. 9. Jā. Tad lūkšu balsot deputātus, kas ir par, pret, atturās, tad nav atbalstīts. Līdz ar to, ja nav kolēģi jautājumi, pāriesim pie lūdzu. Tomēr pirms viedokļu noskaidrošanas būtu nepieciešams 2. punktu aizpildīt paskaidrojumu rakstā. Un 5. To paredz likums, ka 2. punktam ir fiskālā ietekme jābūt novērtētai, tad to es tomēr lūgtu iekļaut paskaidrojumu rakstā pirms publicēšanas. Tas ir tikai un vienīgi normatīvu aktu izpildu. Normatīvu akts ir izpildīts, tur ir ierakstīts jau punkts. Jā, tur nav ierakstīts. Viņš neatbilst realitātei. Domāju, procesā vēl tur šī ailīte aizpildīsies viennozīmīgi, jo, kā jau minēju, šobrīd gan visā pašvaldībā notiek optimizācija. Jā, bet ja šeit ir prasīta tāda ailīte, tad viņi ir jāizpild ar patiesiem skaitļiem, kāpēc tad mūsu pašvaldībā nevar sarēķināt to. Ja jūs plānojat šādas reorganizācijas, ļoti labi zināt, katra šīs štatu vietas likmes, to visur ir ļoti viegli sarēķināt. Tas ir vienkārši jāizdara. Procesā tas viennozīmīgi tiks izdarīts, kā jūs arī dzirdējāt, izpildu direktors viedokli arī. Vai mēs deputāti varam pāriet pie balsojuma, ja nav vairāk jautājumu? Kurš par šā lēmuma projektu virzīšanai? Par. Pret. Atturās. Tātad lēmuma projekts atbalstīts virzīšanai, dot sabiedrībai noskaidrot viedokli, papildināt, vērtēt. Lūkšu deputātus un sabiedrību iesaistīties. Līdz ar to attīstības komitejas darba kārtība ir izsmelta. Paldies!